Eiropas komisija uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par veidiem, kā samazināt plastmasas atkritumu ietekmi uz vidi. Sabiedriskajā apspriešanā aicināti iesaistīties arī Latvijas iedzīvotāji, kam prātā ir idejas plastmasas atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanai. Sabiedriskās apspriešanas anketas pieejamas internetā Eiropas komisijas mājaslapā. Biologi atklājuši, ka nesen Spānijas dienvidu krastā izskalotā kašalota nāvi izraisījuši plastmasas atkritumi. 4,5 tonnas smagais dzīvnieks norījis kopumā 17 kg plastmasas, kas aizprostojusi kašalota gremošanas sistēmu. Ziņo, ka atkritumi vidusjūrā nonākuši no lielākā agrikultūras rajona Spānijā – Almērijas, kas ik gadu rada vairāk nekā 45 tonu plastmasas atkritumu. Vides izglītības fonds un biedrība Homo Ecos aicina uz radošo darbnīcu 14. martā Homo Ecos birojā, kur ikvienam būs iespēja dot vecajām lietām otro dzīvi. Organizatori iesaka pavasara tīrīšanas nolūkos pārskatīt sen neizmantotās lietas, jo jebkas, sākot no pogām un dzīves atgriezumiem, līdz pat tukšām burkām un tētra pakām var izrādīties noderīgs. Ieeja pasākumā bez maksas.